Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji, mēs sākam nu jau kārtējās priekšvēlēšana debatas Izvēlies nākotni. Labvakar, un šovakar priekšvēlēšana debatēs mēs runāsim par nodarbinātību un to, kā mazināt bezdarbu Latvijā. Ko darīt tiem cilvēkiem, kas jau gadiem nespēja atrast darbu, un vai politiķiem, partiju kandidātiem patiešām ir kāds risinājums, kā šo problēmu atrisināt. Un tagad mums ir iesildīšanās jautājums, katram atbildē ir 30 sekundes. Ja tā būtu, vai ne? Nākamais jautājums Raidis Glāznieks pēdējā partija. Partijas programmā jūs teikts, ka nav godīgi vēlētājiem piedāvāt bezsaturīgu uzsaukumu blāķi bez ideju saguma, bet tas, ko jūs piedāvājat, ir, apmēram tā, vajadzīga lielāka uzticēšanās, cilvēku vairākums spriestspējai un godaprātam. Pamatprincipam šādos gadījumos jābūt mazāk ierobežojumi, vairāk iejūtības, pretīm nākšanas un cīņas ar cēloņiem, nevis sekām. Vai pēc šī jūsu vēlētājiem ir skaidrs, par ko viņš balso? Kuram ir, kuram nav, jo mēs neesam atnākuši šeit piedalīties vairāk solīšanā, kurš vairāk pasolīs visādas labums, jā. Tā kā naudas strautā nepiedalāmies, bet mēs esam nākuši, lai parādītu, cik bezjēdzīga ir šī partija sistēma, kad visu var nopirkt par naudu, un mēs ar savu piemēru rādām, uz ko ir jāiet, kad mūsu partija nav konta, mūsu partija nav sponsoru, un mēs vispār atskamies no naudas ietekmes uz jebkuru partiju. Un tas, ko mēs rakstām programmā, daudz kas no mūsu iepriekšējās programmas vēl tiek realizēts. Paldies. Labi, jums nav konta un sponsora, bet premjera kandidāts jums ir? Mēs balsojam par profesionālu. Bet iepriekšējais premjera kandidāts jums gāja bojā, vai ir jauns? Nē, viņš nav gājis bojā, viņš ir mūžīgi jauns un dzīvs, un neviens viņu nespēs nobeigt. Paldies. Raidis Glāznieks pēdējā partija. Es gribētu pirms papildināt iepriekš runātos par to, ka, lai arī politiķi darba vietas paši nerada, tomēr atsevišķi ministri ir radījuši darba vietas saviem radiniekiem jau pakļautās ministrijās. Bet, ja mēs skatāmies, ko varētu darīt, kas palīdzētu visiem iedzīvotājiem, tad mēs jau uz 10. Saeimas vēlēšanām savā programmā bijām ierakstījuši, kad ir nepieciešams subsidētās darba vietas, kas it kā daļēji ir atveikts, bet uzņēmēji par to maz ko zina. Otrkārt, vajadzētu paprasīt attīstības aģentūrai, lai viņi tā kā izsit pilnu atskaitu par paveikto, kas ir darīts, lai katrā reģiona centrā būtu kāda ražotne, kur cilvēkiem strādāt un ap ko veidot tā kā biznesu. Un pats galvenais, protams, stabilitāte nodokļos, jo neviens neradīs attīstības plānus, ja nav stabilitātes garantijas, teiksim, visu laiku tiek izdomāt jauni nodokļi caur elektrību, caur gāzi, caur visām iespējamām vietām un veidiem. Tas nekādā veidā nepalīdzēs. Paldies. Es gribēju pajautāt, mēs te gribam par naudas summām, par saskaņošanu, bet pazūd galvenais. Es kā darba devējs, es neko par to nezinu. 2 gadus atpakaļ man varēja Somijas vēstniecību atrast un atsūtīt uzaicinājumu padiskutēt, kā būtu pārcelt biznesu uz Somiju, bet neviens mūsu struktūra man nav painformējis, kad tev ir uzņēmums, kurš darbojās, rada vienu darbu vietu, mēs tu kaut kā palīdzēsim. Kur šitais paliek? Kur paliek tas kontakts? Programma pēc nav nekādas. Ja uzņēmumā trūks darbinieks, vai jums nav ienācis prātā vērsties Nodarbinātības valsts aģentūrā, lai painteresētos, vai šeit atbilstošais darbinieks ir sastopams? Un arī painteresēties par citām valsts atbalsta programmām. Varbūt jums vienreiz būtu vērts uzrunāt uzņēmēju un piedāvāt, nevis gaidīt, ka kāds nāks. Es tieši to daru, arī braucot uz Kurzemi. Tur jūs skalojat smadzenes pensionāriem. Tā, diemžēl. Raidis Glāznieks, lūdzu, jūsu pusminūti jautājumam. Es vēlētos pajautāt Vilkungam, kā mēs kā vēlētāji varam ticēt vienotības solījumiem par darba vietām, ekonomiku, nodokļu stabilitāti, ja pēc katrām vēlēšanām, vismaz pēdējām 2, jūs rīkojaties nākošā dienā pilnīgi pretēji. Un vai par jūsu slikto darbu uzņēmējdarbības vidas uzlabošanā neliecina arī ekonomikas ministra Kampara svītrošanu no jūsu partijas vēlēšanu sarakstā? Jā, ja runājam par rādītāju, manuprāt, rādītāji parāda. Jā, šeit nav nekāda stagnācija ekonomikā, 5% izaugsme, tūlīt būs 6, 3. ceturksnī kārta ir stagnācija. Darba vietas pieaug, ekonomika attīstās pēc tam visās jomās, ir iekšzemes dažādās apakšnozarēs. Tā kā šeit, manuprāt, būtu lieki teikt. Latvija bet par to solījumu pildīšanu. Kā solījumiem attiecībā šeit rādītāji parāda? Pirms pašvaldību vēlēšanām nemainīt nodokļus. Nerunāsim par gadiem, kad Latvijai draudēja ļoti dziļa krīze, un mēs zaudējām vairāk jebkur citu nāciju ekonomikā. Tad kāpēc solījāt? Paldies. Bet runājam par šo posmu. Tā var nesolīt. Un kā ar Kampara svītrošanu? Kampara svītrošana.
Acīm redzot, Kamperkungam pašam tad ir, vai partijai jāatbilst šā, tad es nevaru pateikt. Bet jūs šeit nepārstāvat partijas viedoklis, saprotiet? Kamperkungs, acīm redzot, nolēmis ir nestartēt. To Aboltīs kundze pirmā paziņoja publiski, ka Kampars nestartēs. Tā kā izskatās, ka viņš ir izsvītrots, nocelts no diskusijas. Paldies! Raidis Glāznieks, izskanēja šeit arī, mēs runājam par 100-latnieku un 80-latnieku programmu. Kāds ir jūsu partijas uzstādījums? To vajadzētu turpināt, neturpināt un cik ilgi? Jāturpina ir jebkura programma, kura palīdz cilvēkiem pārdzīvot grūtus laikus un sagaidīt kaut kādu ekonomikas izaugsmu arī savos maciņos. Protams, ka tas ir jādara, un jādara ir vairāk. To gribētu redzēt plānu, teiksim, kur valsts, teiksim, labklājības ministrija ar ekonomikas ministriju kopā, kur ir strateģiskais plāns, kurus reģionus mēs attīstam, lai no tā, kad taisījām plānu, kā attīstīt laukus, tagad plāns ir gatavs, izrādās, ka no laukos vairs nav cilvēku. Bet tas, ka jūs kolēģi izteicās, ka tas īsti labi nav un šo programmu varbūt nevajadzētu turpināt, jo tas tāds negods Latvijai vien ir? Tas nav nekāds gods, bet paēdis vēders ir labāks nekā, teiksim, izsalts. Jā. Paldies! Tas lielākais mīnus un trūkums no ēnu ekonomikas īpatsvara mums ir tieši šī te uzņēmuma nespēja izaugt līdz eksporta spējīgiem uzņēmumiem. Jo tik līdz kā ar to šobrīd, ko mēs valstī varam darīt pēdējā partija? Es gribētu ieteikt vienu lietu, kas tā kā risināt gan to jautājumu, kas tika uzdots Vilkungam, gan arī, zināmā mērā, ēnu ekonomiku. Ir dzirdēt, ka starptautiskā aizdevēja ir ieteikuši veikt pilnu valsts funkciju un ministriju auditus, lai nepārklātos, lai nebūtu lieki cilvēki, ko esošie politiķi ir spītīgi atteikšies darīt. Man kā uzņēmējiem gribētos redzēt, ka valdība piesaista starptautiski atzīts auditors, kas auditē visu valsts pārvaldes struktūru un parāda man, kad mani maksātie nodokļi netiek izmesti. Mans uzņēmums maksā visus nodokļus, pilnīgi visus nodokļus. Un es zinu cilvēkus, uzņēmējus, kur cenšas izvairīties maksimāli tāpēc, ka viņi netic, kad nodokļi tiek izmantot. Tas ir pārliecības jautājums. Ka viņi netiek, nav ticības. Ko nozīmē pārliecības jautājums? Gazniekungs, jūs? Tā kā pērk preces un pakalpojums tiek autorizētās vietās, un tas, ko viņi iesitanī čekā, es nezinu, es nepārbaudīju, man viņas nevajag, bet... Paldies. Gazniekungs. Jā, paldies. Es gribētu tā kā aicināt klātešos nefokusēties uz kaut kādu administratīvo, represīvo reformu, tā kā milzīgu palielināšanu. Jo es redzēju finanses ministrijas sagatavoto ēnu ekonomikas apkarošanas plānu, kas faktiski ir represīvs. Ja. Nedzināsim tos cilvēkus, kurš nokrāso kaimiņam sētu vai salas mežā ogas, ja, bet izdarām vienkārši lietu. Aizliedzam piedalīties valsts pašvaldību uzņēmumu tenderos. Tas jau šobrīd ir darīts. Tas ir izdarīts. Tas ir izdarīts. Ir jau gatavs organizētā noziedzību. Pret organizēto noziedzību var cīnīties tikai tiesības papildināts. Tur ir 60 punkti, un tur jau nav tikai represīvi, tur ir ļoti daudz arī sadarbības. Tieši sadarbība vairāk ir veicināts, bet tur, kur lielie pārkāpumi, tur gan vajadzīgi daudz spēcīgāks sodas sistēma. Glāzniekungs. Man pašam bija gadījums, ka pēc Tīļa kunga paziņojuma, kad pensijas tiks aizstātas ar pabalstiem, darbinieki daži nāca un teica, tad nemaksājam sociālo nodokli, meklējam veidu. Es nepiekrītu. Un es uzskatu, ka nav jāsoda.